jābūt kaut kur otrajā vai trešajā plauktā. Es nevaru numuru atrast. Es nevaru, ir tas numurs. Vispār nekas nav rakstīts, vispār tukša lapa. Šausmas. Elīna, par kuru darbas vajadzēja to video? Tur jābūt. Man šķiet 11. nebija. Bija jāsūt. Jā. Kurš tur šodien datums? Paga, nav 10. Laikam 10. ne? 10. Jā, taču jā. Paga. 10. Ak, Dievs, šodien ir 10. Kas Mūsu mīļākajai skolotāji ir dzimšanas diena? Kā mēs varējām aizmirst? Kā mēs varējām aizviest? Ko darīt? Nē, nu vienkārši es nesaprotu. Vārāts! Kā mēs varējām aizmirst? Es nesaprotu. Ko lai dara? Es nezinu, ko lai dara. Ko lai dara? Paga! Ko tu izdomā? Ko? Datorā nebija nekā? Mēs pastīties. Es atceros, ka kaut kas bija. Man liekas, ka kaut ko gatavoja. Kaut kādā lapē bija kaut kas. Šitā lapa? Jā, kur 10. aprīlis rakstīts. Tā. Tas laikam arī mūsu skolotāja video apsveikums. Spie. Daudz laimes jums dzimšanas dienā. Novēlam jums visu to labāko, lai jums ir daudz talantīgu un paklausīgu un, protams, darbaspējīgu audzēkņu, un lai jūs varētu vēl 1000 gadus pasniegt šo brīnišķīgo mākslu. Mēs jums novēlam visu to labāko, lai jums ir ļoti laba veselība un daudz laimes. Laimes dzimšanas dienā!
Man tas šķiet ļoti forši. Jā, būs labi. Iespaidīgi. Es domāju, viņai patiks. Kā jūs domājat? Skotē, zināt, laikam gribētos jums pateikties. Tev ir tik daudz darbus ieguldījis un tik daudz gadus pavadījām kopā. Jā, Skotē, es tiešām ļoti cienam un mīlam un tiešām esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Un mūsu pateicību nepietiks izteikt ar vienīgi tikai lielu paldies, bet mēs patiešām esam ļoti pateicīgas par to, ko jūs esat ielikusi gan mūsos, gan skolā, gan skolas bērnos. Tas ir ļoti liels darbs. Mēs esam pateicīgi jums par to, un mēs esam priecīgi, ka ir tā cilvēks mūsu skolā. Jā, es domāju, katra skola gribētu Sev tādu pedagogu. Jā, centīgi un apdāvinātu tiešām. Un visu spējošu. Tādas pacietības kā jums laikam nav nevienam cilvēkam. Var bezgalīgi brīnīties par to, cik centīgi un neatlaidīgi jūs strādājat ar mums. Protams, šie 5 gadi, ko jūs mums pasniedzat, nebija tie vieglākie. Vajadzēja pierast, vajadzēja uzzināt, vajadzēja vienkārši strādāt, vajadzēja. Un jūs skolotāji to perfekti izdarījāt. Mēs reāli vienkārši no visas sirds esam jums ļoti pateicīgas. Paldies jums, Skotē, paldies. Liels paldies! Un vēlreiz jums daudz laimes dzimšanas dienā.